sagaidām. Labdien! Un man tas gods ir vairāk šodien stāstīt to praktisko daļu, ar kuru mēs sastapāmies paši savā uzņēmumā. GDPR. Kas tad ir GDPR? Tā ir tā pati vispārējā datu regula. Vienkārši šis anglicisms ir pielips un ikdienā ērtāk viņu, man liekas, ērtāk man ir viņu lietot. Un runājot par klientiem, par regulas nākšanu, par viņas tuvošanos, mēs vairāk uzdevām šo jautājumu, kā mēs varam palīdzēt saviem klientiem. Un izveidojām skaidri saprotamu piedāvājumu klientiem, sākot ar audita pakalpojumu, sākot ar juristu palīdzību, un paši secinājām, ka, ko tālāk? Veicam auditu paši savā uzņēmumā. Un tajā brīdī mēs sākām patiešām domāt, kā tas ir, kad ir ļoti daudz nezināmā, ir ļoti daudz jautājumi, un audita gaitā mums uz šiem jautājumiem ir jādod atbildes. Pirmā lieta, ko mēs ļoti ātri izdarījām, ir sākām analizēt esošo situāciju, un ātri sapratām, kādā veidā mums šī informācija glabājās. Ir strukturēta informācija un nestrukturēta informācija. Ja mēs runājam par strukturēto informāciju, ļoti ātri sapratām, ka šī bilde ir diezgan skaidra. Mēs zinām, kāda informācija tur glabājās, varam identificēt ātri, varam viņu ātri atrast un veikt nepieciešamās darbības. Savukārt mūs arvien vairāk un vairāk bažīgs darīja šī situācija ar nestrukturētajiem datiem. Kur tad viņi glabājās? Mūsu tīkla diskos, SharePointā, dokumentu vadības sistēmā. Tās vietas ir daudzas un dažādas. Un arvien vairāk un vairāk runājot par šo jautājumu, mēs secinājām, ka mums saistībā ar nestrukturēto informāciju ir ļoti daudz darba, lai tiktu skaidrībā. Nākošais solis, kad esam apzinājušies, kādā veidā mums glabājās informācija, mēs sākām domāt un identificēt, kāda tad tur patiesībā tie personu dati varētu būt mūsu rīcībā un kur tad tās vietas, kur viņi glabājās, varētu būt. Un šo procesu varētu nosaukt par apzināšanos. Mēs apzinājāmies, identificējām tos personu datus, kas varētu būt mūsu rīcībā, un tajā pašā laikā mēs sapratām, ka mums ir ļoti liels informācijas apjoms, par kuru mēs nezinām neko. Laika gaitā bieži vien tīkla diski pārvēršas par melno kasti. Un tas galvenais veids, kā šī melnā kaste tiek uzturēta, kā viņa arvien vairāk un vairāk sevi uzkrāja informāciju, ir tas, ka mainoties cilvēkiem, tas galvenais moto ir neko ārā nedzēšam, varbūt noderēs. Un tādā veidā mums šī nestrukturētā informācija arvien vairāk un vairāk auga. Labi, ar strukturēto informāciju ir skaidrs jautājums, ko tad mēs varam izdarīt ar nestrukturēto informāciju? Ar tiem datiem, ar tiem failiem, kas mums glabājās, piemēram, uz tīkla diska, Word dokumenti, Excel faili, PDF dokumenti, kuros iespējams ir personu dati. Un tad mēs nonācām šeit pie galvenā izaicinājuma. No vienas puses ir ļoti daudz vietu, kur šie dati glabājās. Kā jau minēju, tas varētu būt tīkla disks, e-pasta serveris, darbinieku desktops,
Arī šeit sarunā mēs sākām runāt, un arī daudz minēja, ka tieši šis desktops darbinieka dators ir viena būtiska riska vieta, kur šādai informācijai iespējams ir glabāties. Mēs saprotam arī to, ka katra šī datu glabāšanas vieta sevī satur dažādu formātu. Failus, sākot ar Word dokumentiem, Exceliem un beidzot arī ar instalācijām. Un tad ir tas galvenais jautājums, uz ko tad analītiķis savā ikdienā mēģina atrast atbildi, kur un kādos dokumentos glabājās šie personas dati. Un tad ir loģisks jautājums, kāds ir risinājums? Ko darīt? Ņemt armiju ar analītiķiem? Diez vai viņi spēs atrisināt šo problēmu. Kā jau minēju, mēs paši analizējām tīkla disku, un tīkla diskā mēs konstatējām, ka mums ir 200,000 dokumentu, jeb failu. Un loģiski saprotam, ka neviens analītiķis, lai cik viņš ātri, vai analītiķa grupa, lai cik ātri viņi strādātu, viņi nespēs šo informāciju izanalizēt pietiekoši ātri. Un tad mēs skatījāmies pēc risinājuma un nonācām, ka ir e-discovery. Un šobrīd jau balstoties savā pieredzē var minēt, ka e-discovery rīks ļauj ērtā un efektīvā veidā organizācijai iegūt caurskatāmību un kontroli par saviem nestrukturētajiem datiem. GDPR sakarā šeit ir būtiska loma iegūt šo pārliecību, ka mēs esam apzinājušies šajā nestrukturētajā informācijas apgabalā, tad kur un kādi ir šie personu dati. Un pie praktiskā. Tātad, kā tad e-discovery rīks ļauj izdarīt šīs lietas daudz ērtāk? Un to var izdarīt ar 4 soļu palīdzību, kuru laikā mēs veicam datu auditu, mēs konstatējam un arī rīkojamies. Tātad pirmais iegūstam datus, identificējam, kuros dokumentos mums ir šie personu dati, analizējam un tam visam seko rīcība. Pie praktiskā. Pirmais solis – datu iegūšana. Tā kā mums ir ļoti daudz dažādas vietas, kuros var dati glabāties, tad tas pirmais, lai analītiķim nav jāstaigā un jāanalizē katrs datu avots atsevišķi, ir ļoti ērts to darīt no vienas lietotāja interfeisa. Tas nozīmē arī to, ka veicot analīzi un visas darbības, mēs to darām vienādi ar visiem datu avotiem. Un kā piemēru minēšu darbinieku atlases procesu, kura laikā piedalās dažādi darbinieki, vadītājs, iespējams personāla pārstāvis, kuri visi saņem šo te informāciju, kuri visi saņem iespējams CV, un ko cilvēki parasti dara, viņš šo informāciju noglabā sev ērtā veidā, vai nu tas ir tīkla disks, vai nu tas ir desktops. Un jautājums ir, kas ar to informāciju notiek pēc tam. Lielākoties nekas. Viņi tur glabājās, viņi tur krājās. Un datu iegūšanas laikā tas galvenais ir iegūt šos te datu iespējamās glabāšanās vietas, lai viņas pēc tam varētu analizēt. Datu iegūšanas laikā notiek šo te avotu vai failu, pareizāk teikt, indeksēšana, kur mēs iegūstam dažādas metadatus
un arī paša dokumenta saturu, kuru pēc tam mēs jau varēsim izmantot, identificējot vai analizējot informāciju. Tad, kad esam ieguvuši datus, nākošais solis ir identificēt. Identificēšanas solī mums ir svarīgi atrast, balstoties uz piemēru, kur tad glabājās šie CV, pieteikumu vēstules vai citi dokumenti, kuri mums atlases procesā ir piedalījušies un radušies. Un identificēšanu mēs varam teikt, mēs meklējam, identificēšanas laikā mēs meklējam šo te informāciju, un meklēšanas veidi var būt dažādi. Viens no veidiem, kā mēs varam meklēt šo informāciju, ir mēģināt faila un folderu nosaukumos atrast kaut kādu pazīmi par atlasi, kādu pazīmi par CV, bet skaidrs ir viens. Šis nebūs efektīvākais veids, kā atrast šo informāciju. Iespējams, mēs atradīsim labākajā gadījumā kāds 10%, varbūt pat mazāk, veiksmes gadījumā varbūt vairāk dokumentus, kuros tad mums šie personu dati būtu saistībā ar, piemēram, CV. Efektīvākais veids ir tomēr meklēt šo informāciju pašā dokumenta saturā. Un e-discovery spēks ir tieši šajā lietā, kas ļauj atrast un meklēt šos dokumentus pēc dažādiem parametriem, pēc dažādiem atslēgvārdiem vai ciparu kombinācijām, kas raksturotu personas kodu. Tādējādi mums ļaujot daudz precīzāk un efektīvāk atrast šos te dokumentus. Un piemērs apakšā šeit ir 2 dokumenti, abi ir saistīti ar CV, nevienā CV neparādās, bet tad, kad mēs sākam skatīties šo dokumentu pašā saturā, tad mēs ļoti daudz dažādus parametrus atrodam, pēc kuriem patiesībā mēs varam identificēt personu saturošus dokumentus. Kad esam atraduši dokumentus, nākošais solis mums ir analizēt. Analīzes laikā galvenais, ko mums ir jāpanāk, ir jāsaprot. Un jāiegūst informācija, lai pieņemtu tālākos lēmumus. Un kas tad tie galvenie jautājumi, kurus mēs analīzes procesā atbildam, tātad ir, vai mēs esam identificējuši jaunu vietu, kur līdz šim par kuras esamību mums līdz šim nebija nekādas nojausmas, kurā glabājās personas dati. Šajā gadījumā mēs varētu atrast datoru, cieto disku, kur, piemēram, atlases procesā laika gaitā ir uzkrājusies ļoti liela informācijas apjoms tieši ar CV. Mums ir jāanalizē arī faila saturs. E-discovery rīks ļauj, nemainot vietu un no tās pašas lietotāja interfeisa arī apskatīties, kas tad ir tas par dokumentu, kāda informācija tur ir. Un iespējams arī jau laicīgi identificēt, ko es esmu palaidis identificēšanas fāzē garām un ko man vajadzētu papildināt pie meklēšanas kritērijiem. Tajā pašā laikā, izanalizējot arī šo dokumentu un saprotot, kas ir tā īpašnieks, mēs varam secināt arī, kādā biznesa procesā šis dokuments ir radies. Kas ļauj mums arī saprast GDPR sakarā, kas tad mums būs jāveic, ja mēs esam secinājuši, ka šīm dokumentam šajā konkrētajā vietā nekādi nevajadzētu atrasties. Nākošā lieta, ko mums ir jānovērtē, kāda ir biznesa vērtība. Kāda vērtība šis dokuments rada biznesam. Ņemam tālāk to pašu piemēru par CV. Ja CV
pēdējo reizi ir atvērts pirms 3 gadiem, tad es labprāt teiktu, ka šobrīd šim dokumentam nav nekādas vērtības biznesa acīs. Un veicot analīzi, mēs sapratām arī savās sistēmās, ka mums tik tiešām ir ļoti liels informācijas apjoms, kurš gadiem nav vērts vaļā. Tas nozīmē, mēs uzkrājam informāciju, kuru mēs nelietojam. Tādējādi papildus radot šos riskus, ja nu gadījumā tur ir personu dati vai arī uzņēmumam sensitīvi dati, kuru noplūdes gadījumā šīs sekas būs nepatīkamas. E-Discovery rīks arī ļauj ļoti ātrā un ērtā veidā izmantot dažādas šīs analītiskās iespējas, kādā veidā ātri atrast un konstatēt tās vietas, kurā vietā šie informācija ar personas datiem vairāk ir koncentrējusies, apskatīt šos sarakstus, redzēt, kurā vietā tieši glabājās, kādā datu avotā šī informācija glabājās. Tad ļoti ērti un efektīvi rīkoties ar savu laiku, analizējot un atbildot uz šiem jautājumiem, kur tad patiesībā mums slēpjās personu dati mūsu, piemēram, failu tīkla, failu serverī. Kad esam sapratuši un izanalizējuši kopējo bildi, tad nākošais solis ir rīcība. Jo kāpēc gan mēs visu darījām, ja gala rezultātā mēs riskus nenovēršam vai nesako aktīva rīcība, lai situāciju būtiski uzlabotu. Un tas, ko mēs varam darīt, ir mazināt vai likvidēt riskus. Un šeit parasti pastāv tādas 3 iespējas – dzēst, pārvietot vai atstāt. Dzēst ir visvienkāršākais, ja saprotam, šai informācijai nav nekādas vajadzības, un viņa šobrīd vairāk rada riskus nekā ieguvums, tad biznesa lēmums droši vien būs dzēšana. Nākošā lieta – pārvietot. Ja mēs saprotam, ka informācijā ir vērtība, un arī mūsu gadījumā mēs atradām vietas, kur glabājās dokumenti, kuriem ir būtiska vērtība un kuru dzēšana nav pieļaujama, tad mēs viņus pārvietojam. Pārvietojam uz daudz drošāku vietu, uz apzināto vietu, kur, piemēram, nākotnē uzdotot jautājumu, kur mums glabājās šāda tipa dokumenti, mēs skaidri varētu atbildēt tam paredzētajā vietā, vai nu tīkla diskā, bet mēs skaidri zinām, kur. Un pēdējā lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam atstāt šo informāciju bez izmaiņām, bet joprojām saprotot, ka šai informācijai ir būtiska vērtība mūsu biznesam, un to, ko mēs varam darīt, mēs vienkārši varam kontrolēt šo pieeju šai informācijai. Tās ir vairāk par tehniskajām lietām, ko mēs darām. Un reāli dzīvē, ja analītiķim tagad ir jāsāk dzēst un pārvietot failu no vienas vietas uz otru vietu, tas nozīmē ļoti lielu darbu, kurš ir jāiegulda, atverot šo datu avotu, atrodot šo failu un veicot nepieciešamās darbības. Un atkal mēs nonākam pie secinājuma, ka jā, tas ir izdarāms, bet tas atkal prasa ļoti daudz laika. Un šeit atkal E-Discovery risinājumi atkarībā no datu avota ļauj veikt no vienas vietas visas šīs darbības. Tādējādi būtiski atvieglojot analītiķa darbu ikdienu, veicot šo, jau teikot, absolūti tehnisko darbu. Viens ir tehniskais darbs, otrs arī procesus, arī regulējums, arī noteikums organizācijas iekšienā mums ir jāmaina.
Un e-discovery procesa laikā mēs iegūsim ļoti daudz faktus par to, kur varbūt ir atšķirības starp esošo situāciju un vēlamo situāciju, kādu varbūt mums prasa GDPR. Un tas nozīmē, ka mēs veicam aktīvu šo procedūru un informācijas pārvaldības politikas izmaiņas. Esam aktīvi izgājuši cauri 4 soļiem, esam iegūši datus, esam identificējuši, kur viņi glabājās, kādos dokumentos viņi glabājās, esam sapratuši šo dokumentu nozīmi un esam arī veikuši rīcības soļus. Un kopsavilkumā varu teikt, ka e-discovery risinājums organizācijai tik tiešām ļauj identificēt personas datus nestrukturētajos datos, identificēt un novērst neatbilstības riskus personu datu apstrādē un glabāšanā, un, kas pats būtiskākais, iegūt caurskatāmību un kontroli pār nestrukturētajiem datiem ērtā un efektīvā veidā. Un pēdējie 2 punkti ļoti sasaucās ar to situāciju, ar ko mums ir jārēķinās GDPR sakarā. Ja, tātad 1. Identificējam riskus, 2. Ērtā un efektīvā veidā mēs spējam rīkoties. Un piesaucot šo te vēstuli, ko arī Ārķoms minēja, ko var saņemt katrs uzņēmums ar jautājumu, kādi ir dati jūsu rīcībā, tad e-discovery risinājums ļauj ātri arī atbildēt uz šo jautājumu saistībā ar to informāciju, kas glabājās jūsu nestrukturētajos datos, tīkla diskos, e-pasta serveros, dažādos failu formātos un tā tālāk. Paldies! Un vēlējos organizatoru vārdā teikt paldies ar pateicību un jauku stendera dāvaniņu. Un mums, starp citu, ir jautājums. Ļoti labi. Ceru, ka varēsiet uz viņu atbildēt. Tātad jautājums ir tāds. Vai GDPR ir attiecināms arī uz datiem, kas iegūti izmantojot web crawleri? Un es viņu pat varu mazliet papildināt, vai šiem datiem šajā gadījumā ir vai nav publisks raksturs. Sarežģīti, bet jūs teicāt, ka jūs piedāvājat arī juridiskas dabas pakalpojumus, un tad, Jā. Šajā gadījumā es uzreiz grieztos pie jurista, jo mans amploā ir analītiķis, un šajā gadījumā tiešām es grieztos pie jurista un teiktu, kā tad ir, ko tad mums patiesībā likumdošana saka šādos gadījumos. No otras puses, kā analītiķis, šī pieredze datu ievākšanai ir, un šeit ir droši vien tas ētiskais jautājums. Vai šī informācija ir bijusi publiska? Ja jā, tad es šeit neredzu nekādus ierobežojumus. Ja šī informācija nav bijusi publiska, tad šeit ir šis visdrīzāk arī ētiskais jautājums, ko mēs darām ar šo informāciju. Ja mēs esam iegūstam informāciju, viņu izanalizējam, un tālāk mēs nerādam ne personas vai mēs neizmantojam šo informāciju sautīgos nolūkos, bet, piemēram, paužam viedokli par to, kā mājsaimniecības lieto internetu vai atbild uz dažādiem jautājumiem, es domāju, tas ir pietiekoši labs veids. Es domāju, ka mēs vienmēr datus izmantojam šādā vai savādākā veidā sautīgos nolūkos, jo cilvēks jau pēc savas būtības ir slinka būtne un liekas roku kustības jau tā kā īsti neveic. Arī PR nozīme šāda veida pētījumiem tomēr ir sautīgs interesi, bet jautājums attiecībā uz web crawleri visticamāk jau bija domāts tieši par publisko datu indeksēšanu, kas ir pieejama publiski internetā bez jebkādām īpašām, teiksim, darbībām, kas ir vajadzīgi, lai ielaustos kaut kamī, ko cilvēki no malas neredz. Tad šobrīd es vismaz neesmu dzirdējis nevienu iebildumu, kāpēc to nedrīkstētu darīt. Jā.
Varu pieminēt, piemēram, Twitter gadījumu, ja, kad cilvēki publiski runāja Twitterī, un tad, kad analītiķis pasaka, klausies, es tavus tvītus analizēju, tad viņam pēkšņi parādās jautājums par publiskās telpas aizskārumu. Ja, tā kā es domāju, ar katru gadu šie jautājumi saistībā ar publisko telpu, kas ir publisks, kas nav publisks, kļūs arvien sarežģītāks. Un arvien vairāk būs darba tieši juristiem. To visu mums paskaidrot un izskaidrot, kā tad pareizi ir. Ļoti labi. Nu ko, teiksim paldies.